Sveiks, bedrēvē lasītāji! Šoreiz es jūs iepazīstināšu ar tādu ļoti īpatnēju aparātu kā lēto netbooku, kas ir, Ķīnas ražojums, protams, un eBayā var nopirkt par ļoti lētām naudām. Tātad ar operētāju sistēmu Windows CE 6.0, 300 MHz procesoru, VIA, displejs 800x480 pikseli, atmiņa DDR2 128 MB operatīvā. Strādā uz 9-voltīgā adaptera. Viņš tāds maziņš. Šis tāds rozā. Nav manējais, man iedeva viņu tā nočakot. Tā kā, vērsim vaļā, skatīsimies, kas tad te ir. Keyboards, mounts, ir arī touchpanels. Viss te it kā viņam ir. Mēģināsim ieslēgt. Ieslēgšana gan tādā neērtā vietā viņam nonāk. Te ir. Tā, hopā. Wireless book. Pagaidām viņš ielādējās. Principā šim aparātam nav webkameras. Lūk, cik ātri ielādējās. Zemais starts viņam izskatās ir kādas 10 sekundes, un viņš jau ir ielādējies. Programmatūra iekšā, kas tur nāk, ir Internet Explorers, kaut kāds Mailbooks, Skypes. Ir pieslēdzams gan parastais internets, gan wireless. Wi-Fi tātad arī Microsoft Word pad. Tāds ar te ir. Un kaut vēl player, visādi rekorderi. YouTubes. Tā. It kā parastam cilvēkam tīri priekš interneta ar tādu mazu jaudu pat pietiktu, ja tā padomā. Ir arī gadžeti. Kalendārs, pulkstenis. Un tā. Apstīsimies, cik ātri viņš mums iesparās internetā. Palaižam Internet Exploreri. Viņš ir vaļā. Ekrāns tā optimizēts. Tā, viss priekš darba. Cik zināms, draugiem LV uz viņu nestrādā. Pasaka, pārāk pēc pāroks un neļauj ieiet sistēmā nemaz. Tā lūk ir Google. Bez logo. Tomēr logo parādījās. Pamēģināsim www. Pārprots. Tomēr aparāts bremzē mazliet. Priekš manī viņš ir pa lēnu. .lv. Laižam vaļā. Internets iet samērā ātri, HTML5 atbalsts nekāds. Protams, Flash izskatās, ka arī nav iekšā nemaz. Jā, tā. Bedrē viņš parādīt māk. Tā izrādās. Arī bedrē rāda, ka pārūks esot pa vecu. Vispār man par šo aparātu, teiksim, tā bija sliktākas domas. Agrāk. Jo likās, kas tad tur var ievīs uz tā Windows CE, bet principā tagad tā parakājoties pa viņu, patestējot, cērts tas netbooks. Protams, nav jau kaut kāds, tur, piemēram, kaut kāds EPC, kurš ar visu Windows 7 un visu to iet tā kā nenormāls. Var mainīt arī ekrāna bildes, pieejamas visādas. Principā, kā jau tas ir ķīnietis, viņam ir anime stila desktop attēli jau sagatavē. Kaut kāds tāds, piemēram, tas izskatās no kaut kādas mūtenes izrauts. Jā, lūk, te ir bedra, piemēram, lūk, viņa ir atvērsies. Cik tasks var uz viņu palaist? Īsti nezinu. Jo.
Piemēram, Solitaire ir kopā ar internetu, var palaist, kā redzam. Solitaire izskatās pilnībā Windows 95 stilā, vecais. Lūk, tagad atkal palaižam internetu, pārvāc ātri visu viņu. Lapu gan viņš pilnībā nav ielādējis. Uzstādījumi, kontrol panels. Ir visādi te, kas tik viņam te nav. Bluetooth pat ir. Tur vairos. Dīvainākais šķiet, ka uz ekrāna ir kaut kāda tāds sarkana emblēma. Nu, ar kameru laikam mēs viņu nesaskatīsim. Tāds 3 stūrs. Vai network placing. Tas ir speciāli uztaisīts vai kā, man nav mazākās nojausmas par to arī nekādas. Ko vēl es jums varētu tādu interesantu parādīt? Palaižam to pašu YouTube. YouTube lūk ir parasts meklētājs. Varam searchā uzrakstīt RAM. Te apstīsimies, atradīs kaut ko prātīgu. Tā, var skatīties augstā kvalitātē, normālā kvalitātē. Lūk. Palaižam, piemēram, Rammstein Review, ko viņš mums stāsta. Čies tikai tajā mazajā odziņā vai visā? Opā, nē, tomēr varās. Tas viņam skaitās tas media players. File ņeda. Viņš nestrādās laikam tomēr. O, kaķis arī grib paskatīties, kas te rotiek. Tā tad, ok. Izskatās nestrādās mums tas prieks kā YouTubes. Dīvaini. Pamēģinam citu klipu. Kaut ko no Lokarbola. Tam gan būtu varbūt jāiet. Nu, vismaz vienu palaidīsim. Izskatās, ka nepalaidīs gan. Nokarinājām šito aparātu, izskatās. Ejam laukā, YouTube nestrādā. Vai arī varbūt jāizvar kaut kas cietim. Tā, lūk.